Mani sauc Mārtiņš Irbe. Esmu vadošais pētnieks Augstu veiktspējas materiālu un konstrukciju institūtā un nodarbojos ar koksnes dinamisko īpašību pētīšanu. Vairāk tas ir ar uzsvaru uz vietējās koksnes paplašinātu izmantošanu, īpaši skatoties uz ātraucīgajām koksnes sugām un kā viņas varētu integrēt iekšā jau esošos risinājumos. Tā pētniecība aizsākās ar Mārtiņa Rubeņa kamaniņa braukšanu, kur viņam ir koka elementi, kas jau ir pārbaudīti gan viņa kā sportiskā karjerā, un ko viņa arī šobrīd izmanto. Un vērojot un mēģinot atbildēt uz viņu jautājumiem, tur bija tik daudz viņu, kad arī tālāk attīstījās šie pētījumi. Sports tā ir tāda fantastiska vide, kurā radīt inovācijas. Tad tu tam kokam tomēr tici tais kamanās un tais sliecēs, ka viņam būs būt. Tur arī ir iespējama attīstība. Absolūti, absolūti. Un tāpēc arī mēs mēģinam un testējam simtiem dažādus savienojumus, kā mēs to darām, kā katru no šīm komponentēm mēs savienojam vienu ar otru. Gan līmes, gan šīs koksnes dažādās. Tur tas pētījumu, tas dziļums, kādā var iet, ir neizskaitāmās pakāpēs. Tas, kas ir radies šajā sporta zinātnē, tas viss ir tālāk iedodams atpakaļ uz industriju. Materiālam ir dabiska tāda spēja reaģēt jau uz vides apstākļiem. Ja mēs pavērojam koku, kaut vai kā viņš vējā kustās, viņš neturpina tur svārstīties. Viņš ir, protams, sliktākā gadījumā viņš salūst, bet viņam jau tur ir iekšā tā visa mehānika. Ja mēs viņu saprotam, tad mēs viņu arī varam izmantot, lai palīdzētu arī tam sportistam sasniegt to rezultātu. Un šīs īpašības plaši tiek izmantotas gan slēpēs, tāpat jau šajos pašos kamaniņu ragos ir izmanto viņus loka šaušanā, stabilizatoros, dažādos